Hei, hei visiem! Labu un jauku dieniņu visiem! Šoreiz no Dienvidkurzemes novada Latvijā, kur esmu aizbraucis uz Dvēseles Veldzes dārzu. Atsauksmes par šejieni ļoti dažādas, bet pārsvarā visas ir pozitīvas, un tāpēc mani tas interesēja, lai apskatītos, kas tad šeit īsti ir redzams. Jāsaka, ka Dvēseles Veldzes dārzs pieder Liepājas neredzīgo biedrībai, un, kā paši redzēsiet, šeit viss ir ļoti, ļoti sakopts. Lūk, šī ir karte, te var apskatīties, apstāties pie viņas un apskatīties, ko jūs skatīsieties. Šis ir tāds kā turisma informācijas centrs, te var arī dabūt kafiju. Nu, un šeit strādā strādnieki, jo strādāt ir ko, apkopt ir ko. To jūs arī paši redzēsiet. Šeit var arī palikt pa nakti. Caur bookingu. Bookingā var atrast Dvēseles Veldzes dārzs. Un tad jūs paši redzēsiet, cik ir daudz brīvu vietu un vai vispār ir, jo reizēm ir tā, ka viss ir aizņemts. Šeit arī notiek bērniem nometnes, arī pieaugušiem nometnes, un līdz ar to viss pilnībā ir aizņemts. Naktsmītnes ir gan šajā lielajā mājā, gan ir arī mazas kempinga mājiņas, kur var palikt pa nakti. Tā ka naktsmītņu šeit ir diezgan daudz. Visa teritorija sadalīta vairākos sektoros. Šeit tūlītās iesim iekšā. Būs spēļu tāda kā zona, arī trenežieri. Lūk, te ir trenežieri, tur ir šahs, ir arī dambrete. Es biju laikā, kad viss zied, ir puķis, ir ļoti skaists laiks, un tas ļoti, ļoti priecēja acis. Vienīgā nelaime, kas ļoti daudzam nepatīk šeit braukt, ir tā, ka ļoti slikts ceļš, gan ziemupieši, gan arī neredzīgo biedrība cīnās par to, lai ceļu nosfaltētu, bet pagaidām ir 6 kilometri jābrauc pa zemes ceļu, uz kur ir pamatīga trepe. Ja vien nav nolījis lietus un pēc tam nav nogrīderēts, bet tā ceļš ir ļoti, ļoti briesmīgs. Ir bijušas mašīnas, kuras ir griezušās apkārt, nav varējušas pabraukt pa tik briesmīgu trepi. Un galvenais, kad neviens neko nedarīs. Ļoti daudzas sūdzības bijušas gan bez tabū, gan visur kaut kur degpunktā, laikam tā bija pareizāk, jā. Un gan rakstīts, gan ceļu direkcijai, ja es pareizi izteicos, bet nekādas rīcības nav bijis un neviens neko nedara. Diemžēl. Nu, un savukārt šeit ir pirtiņa, pirtiņu var izīrēt, pareizāk sakot īrēt, pirtiņu var īrēt. Šeit tāds dīķis, dīķī var ķert zivis, tiesa gan viņas ir pēc tam jālaiž atpakaļ, paturēt viņas nedrīkst. Šeit ir ārā lapene, kur cilvēki ēd pusdienas. Lūk, tā. Ir arī kubuls, to arī var izmantot. Nu, atpūšanās iespēju te ir ļoti, ļoti daudz. Šeit ir arī tādas pārvietošanās iespējas. Savukārt šeit pat biedrība audzē visu kaut ko liek paši uz sava galda. Te ir daudz ābeles, visādi krūmiņi, kas arī tiek audzēts, cik es saprotu pašu vajadzībām. Bet var jau būt, ka var kaut ko nopirkt, to es tik sīki nezinu. Tālāk es pārvietojos uz nākamo zonu, manuprāt, pašu skaistāko visā teritorijā.
Tas ir sajūtu parks, un šeit daudz nestāstīšu, skatieties paši. Lūk, šādas te mājiņas izīrējas, viņas ir vairākas, un es jau dodos tālāk uz nākamo zonu, atpūtas zonu, kas atrodas lūk šajā te parciņā. Darba rokas te ļoti vajadzīgas, jo šeit ir ko darīt, kā jau es teicu. Lūk, un šeit ir arī tāda vēl viena zona, labirints, un vēl viss kaut kas, tūdaļ to arī paši redzēsiet. Visu šo zonu es neizsteigāju, jo viņš tur aiziet ļoti tālu šī zona. Es tikai nedaudz tiegāju, ja kādam interesē, atbrauciet paši. Lūk, pareizāk sakot, viņu sauc par tuneli, bet, kā jau teicu, kam interesē, brauciet, skatieties, iesaku caur bookingu rezervēt, tad pilnīgi noteikti būs vietas, jo ir bijuši gadījumi, kad atbrauc uz šejieni cilvēki, nav rezervējuši vietu, bet vietu nav. Vasarā ir vispār ļoti pieprasīta šī vieta. Jā, šo vietu var pieminēt, ka viņa atrodas netālu no Liepājas Ventspils šosejas 6 km nost. Lūk, un jā, šie 6 km ir tā bēdīgākā stāvoklī. Te ir vēl viena atpūtas zona. Arī šeit ir ko staigāt, ir ko redzēt. Arī var dambreti uzspēlēt. Principā, ja jūs braucat uz šejieni, tad bez 2-3 stundām te galīgi nav ko darīt. Un te ir vēl viena zona, arī šeit ir ko apskatīt. Un tagad es dodos te uz vēl vienu zonu.
ar sabiedrisko transportu ir aizbraukt ļoti grūti, jo sabiedriskais transports tagad kursē tikai 3 reizes nedēļā. Man šķiet, ka tā bija pirmdiena, trešdiena, piekdiena. Un autobuss iet 2 reizes dienā tikai, no rīta un vakarā. Tā kā par šo skaistumu nav padomāts, lai nokļūtu ar sabiedrisko transportu. Lūk, tāda bija mana pastaiga par Dvēseles Veldzes dārzu. Es ceru, ka jums arī patika pats dārzs. Ja jums šis dārzs patika, nospiediet īkšķi uz augšu un būtu vēlams, ja jūs uzrakstītu arī kādu komentāru. Un tagad teikšu jums lielu atā un uz tikšanos jau citā video. Lai jums jauka diena!